Nebīsties, iepeldīt dziļumā. Straujiem soļiem tuvojas jaunais mācību gads, un mūsu katoliskās mācību iestādes plaši vērs vaļā savas durvis. Tā skaitā arī Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts. Tajā mums ir vairākas studiju programmas, gan bakalaura programma humanitārais bakalaurs reliģijā, gan arī divas maģistra programmas. Es gribu jūs uzaicināt visus tos, kuri vēl nav studējuši Rārzi, bet kuriem ir interese padziļināt savas zināšanas ticībā un arī ieiet dziļākā Dieva pieredzē, es aicinu jūs nākt mācīties. Jo Rārzi cenšas ne tikai dot intelektuālās zināšanas, bet cenšas tās apvienot kopā ar garīgās dzīves padziļināšanu un ievadīt arī dziļākā ne tikai intelektuālā pieredzē, bet arī tādā tieši pieredzes nozīmē, Dieva pieredzē. Nebīsties, iepeldīt dziļumā. 2012. gada oktobrī aprit 20 gadi kopš Rārzi dibināšanas. Mēs institūtā svinēsim jubilejas gadu, lai pateiktos Dievam par institūta pastāvēšanu, par visiem tiem cilvēkiem, kas strādā un turpina strādāt institūta labā, pateicoties kuriem institūts deva un turpina dot lielu ieguldījumu Latvijas katoļu baznīcas dzīvē. Mēs piedāvājam jums vienu pamatstudiju programmu. Tā ir humanitāro zinātņu bakalaura studiju programma. Šajā studiju programmā jūs iegūsiet pamatzināšanas katoliskajā teoloģijā integrēti ar dažādām humanitārajām un sociālajām zinātnēm. Augstākā līmeņa studijās mums ir piedāvātas divas studiju programmas. Profesionālais maģistrs reliģijā ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs un profesionālais maģistrs reliģijā ar kvalifikāciju pastorālais konsultants. Studējot šajās studiju programmās, jūs padziļināsiet zināšanas teoloģijā, reliģijā un apgūsiet attiecīgajai profesionālajai kvalifikācijai nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas. Mēs no šī gada piedāvājam arī vairākas mūža izglītības programmas. Ar studiju programmu saturu, iesniedzamajiem dokumentiem un uzņemšanas kārtību jūs varat iepazīties mūsu institūta mājaslapā. Pieteikšanās visās studiju programmās un arī mūža izglītības programmās sākas no 2012. gada 20. augusta un turpinās līdz 24. augustam. Rārzi jubilejas gada akademisko dzīvi bagātinās 5 viesprofesori, kura lekcijas būs iespējams noklausīties visiem interesantiem. Īsumā raksturošu katru no profesoriem. Profesors Jeromanis ir medicīnas un teoloģijas zinātņu doktors, kas ir mācījies Luvēnas un Frīburgas universitātēs, kā arī Laterāna Pontifikālas universitātes Alfonsiānum institūtā. Rudenī pasniegs pie mums fundamentālu teoloģijas kursu. Viņam ir plaša pieredze bioētikas jautājumu pētīšana. 14 gadus viņš ir pasniedzis Lugano teoloģijas fakultātē. Profesora un priestera Andrija Marija Jeromana stiprā puse ir plašas Eiropas kultūras zināšanas piemērošana Latvijas sabiedrības un baznīcas kontekstam. Vēl viens profesors Bernardo Colibu. Viņš ir Sofijas Universitārā institūta Itālijā socioloģijas un komunikācijas profesors. Viņš lasīs pie mums lekcijas baznīcas sociālā mācībā. Profesors Colibu ir studējis tieslietu zinātnes un sociālās zinātnes Lubēnā. Viņam ir 35 gadu pasniegšanas pieredze dažādās augstskolās un akademiskajos centros Beļģijā, Šveicē un Itālijā. Savukārt priesteris Voldemārs Hrostovskis, Varšavas kardināla Stevana Višinska Universitātes teoloģijas fakultātes habilitētais vecās derības
profesors. Docējis pie mums 2 vecās derības kursus. Ievadu 5 mūzes grāmatās un gudrības un dzējas grāmatās. Profesoru Hrostovski izceļ liela pasniegšanas pieredze dažādos akademiskajos centros un sinagogās ASV. Daudzus gadus viņš ir bijis Polijas jūdu kristiešu dialoga padomes vicedirektors. Viņam vairāk nekā 2000 zinātnisko un populāru zinātnisko rakstu teoloģijā un egzegēzē. Pārējie 2 viesprofesori, tāpat kā profesors Hrostovskis, pasniedz Varšavas kardināla Stefana Višinska universitātā teoloģijas fakultātē. Tie ir Mareks Tatars, teoloģijas doktors un priesteris, kurš iepazīstinās klausītājus ar svētā Jānina Krusta antropoloģiju, salīdzinot to ar svētā Akvīnas Toma antropoloģiju. Un tas ir priesteris Jozefs Sabiļskis, priesteris un habilitētais teoloģijas doktors, kurš specializējās morāla teoloģijā. Bez šiem viesprofesoriem Ražzī ir arī citi augsti kvalificēti pasniedzēji, kuru lekcijas un kursus var noklausīties vai no viesstudentu vai klausītāju statusā. Laipni lūdzam mūsu institūtā. Un aicinu jūs izmantot šo iespēju.